Aicināšu iekārtoties jūs mazliet ērtāk, varbūt mazliet izstaipīt plecus vai izstaipīt rokas un, ja sēžat, tad nolikt kājas uz zemes, sajust zemi, aizvērt acis. Ja guļat, tad sajust gultu zem ķermeņa un ievilkt tādu dziļu elpu un dziļu izelpu. Un vēlreiz ieelpot un izelpot. Un vēl vienu dziļu ieelpu un izelpu. Un turpinot šādi apzināti elpot, atļaut ķermenim atslābt. Atļaut pleciem noslīdēt, nomest smagumu, atļaut kaklam atslābināties, atļaut galvai atslābināties. Un arī ejot uz leju ķermenī, pakustināt pirkstus un ļaut tiem viegli krist. Vai nu gar sāniem, vai nu uz gultas, vai nu uz ceļiem, ja sēžat. Un sajust kājas pie zemes un atļaut atslābināties arī tām. Un turpinot elpot, aicinu tevi viegli iedomāties vienu jomu savā dzīvē, kurai vēlies pievērsties šodien. Vienu jomu, kas tev nav jāanalizē, vienkārši patur to prātā. Tas var būt darbs, tas var būt attiecības, ģimene, veselība. Kaut kas, kam tu gribētu tagad uz dažām minūtēm pievērsties. Un paturi to maigi savā apziņā. Un tagad iedomājies, ka ir pagājušas dažas nedēļas vai mēneši, un tu esi spēris mazus, maigus soļus šajā jomā. Tu esi sasniedzis vietu, kur šī joma, šī tava dzīves daļa jūtas labāk un piepildītāk. Tā nav perfekta, bet tu jūti, ka kaut kas ir uzlabojies. Tev ir vairāk līdzsvars, tu jūties saskaņotāks ar sevi. Un šī dzīves joma tevi jūtas labāk. Varbūt arī tagad tu jau jūties labi, bet iztēlojies, ka tas ir vēl vieglāk un līdzsvarotāk. Un iedomājies sevi šajā nākotnes mirklī. Kur tu atrodies? Kur tu esi? Ko tu redzi sev apkārt? Vai tie ir cilvēki, krāsas, daba? Ko tu redzi sev apkārt? Kāda ir atmosfēra?
Vai tu esi telpā, vai tu esi viens ar citiem, vai tu jūties, ka tas ir rīts, diena vai nakts? Ko tu redzi? Un ko tu dari šajā momentā, kad tava šī dzīves joma ir vēl vairāk līdzsvarā? Ko tieši tu dari? Vai kāds ir ar tevi? Un kā tu jūties šajā savas dzīves versijā? Kāda ir tava enerģija, sajūtas? Un kādi vārdi nāk tev prātā? Ko tu varbūt sasmaržo apkārt? Un ko tu dzirdi? Kādas skaņas ir tev apkārt? Kas ir tas, ko tu sajūti ar pieskārienu vai temperatūru ārā vai iekšā? Un tagad maigi pārnes savu fokusu iekšā uz sevi. Kas radīja šo pārmaiņu iespējamu? Kā tu nonāci vairāk līdzsvarā ar sevi? Kas tev palīdzēja? No kā tu atbrīvojies? Kā tu nonāci šeit, kur ir vairāk līdzsvars? Vai tas bija kaut kas konkrēts? Vai tie bija maigi soļi ikdienā? Kas tev palīdzēja sajusties vairāk līdzsvarā ar sevi? Ļauj sev atpūsties šajā sajūtā, pamanot to un uzticoties tai. Tu vari tur nokļūt. Tu jau tur esi. Tu tici sev, ka tu vari tur nokļūt atkal un atkal. Vairāk mierā un līdzsvarā. Iedomājies, kur ķermenī tu visvairāk izjūti šo sajūtu, šo līdzsvaru un mieru. Kur tu to sajūti? Un kāda šī sajūta izskatās? Vai tā ir krāsa, kņudoņa, varbūt tā ir smarža vai skaņa? Atrodi vietu ķermenī, kur tu to jūti un kur tu gribi to saglabāt.
vari uzlikt rokas uz šīs vietas un sajust, ka šī miera un līdzsvara sajūta ir tevī. Tā jau ir tevī. Un atceries, ka tā vienmēr būs tevī. Pamani to un uzticies tai. Un tagad lēnām sāc atgriezties. Iekustini roku pirkstus, pakustini kājas, vari mazliet izstaipīties, vēl joprojām ar acīm ciet. Un ievelc dziļu elpu un dziļu izelpu. Vēlreiz ieelpo dziļi un izelpo. Un vēlreiz ieelpo dziļi un izelpo. Un, kad esi gatavs, lēnām atgriezies un atver acis. Un no sākuma novērs skatienu uz leju, un tad lēnām pacel acis vai nu uz sevi, vai uz datora ekrānu. Lēnām atgriezies šeit un tagad. Un var vēl izstaipīties, sajusties atkal, ka es sēžu uz krēsla vai guļu gultā, bet tā sajūta joprojām ir manī. Varat atgriezties un sajust, kā tagad jūtās ķermenis un sajūtas un galva.